Yeah? Not too cold. But you catch some diseases in that water though. We'll find out though. Where are we going? Gadu jau ir. Un 1737. gadā Ernsts Johans Bīrons veco hercogu pilnu lika uzspridzināt, un jau pēc gada sākās pārbūves darbi, un šīs pils arhitekts ir slavenais krievu galma arhitekts Francesco Bartolo. Ka ir nodibināta Latvijas valsts. Par informāciju es redzu, ka jūs jau apskatījāties par mājām. Kādreiz bija, kad bija dzimbušanas laikā, zemniekiem nebija uzvārdi. Kad atcēla dzimbušanu, tad vajadzēja tos uzvārdus, un tad nevarēja. Un sākā We're on Sprīdī Štaka. This goes over to the other area. Yeah. Okay. What's so crazy? Asp or something? Must been hit by lightning a few times. The big one that's over there is burnt. Crazy it's still alive. There's a hole in it. They had a huge lightning storm overnight. We went there next day to Oldham. Ko dara? Meža rūķu sētā, rūķi ir augumā līdz ceļiem. Un te redz, klēts, pirts, mana dzīvojamā ēka. Aha. Tu dzīvo? Jā, es te dzīvoju. Tā ir mana māja. Un katrā ēkā viss, kas vajadzīgs iekšā, pasties iekšā. Maisi, viss kaut kas pirtī, lāva, vanna, viss, kas dzīvojamā ēkā. Iekšā visi. Šeit man ir tāda mīlestības māja, kur es puišas ar meitām iekšā, kam pirmais randiņš tērvetē. Un tad ejot iekšā, jāsabučojas. No, tad pārīstas, jā, tas pārīsts, lai iet iekšā. Jā. Jā, come on. Un zini, man jau labākas dāvanas nav, bet es varu uzdāvināt šito priedes čiekuriņu, kā jūsu veiksmes talismanu un dāvanu no pašas dabas. Mama daba jums dāvina mazo sīko veiksmes čiekuriņu, kas jums nesīs šogad tiešām veiksmi. Paldies. Jums būs veiksmi. Paldies. Viss izdosies, viss, ko būs iecerējis, viss jums izdosies. Paldies jums. Un tā tam būs būt, paga, kur mans grozīši, un pa to skaisti.